Nu jau tradicionāli es būšu pirmā, kas atklāja mūsu apmācību īso maratonu šoreiz. Nav tā kā bija augustā, kad ilgs laiks bija veltīts šim. Un jūs noteikti jau esat informētas, ka interešu izglītības programmas ir izstrādātas projekta uzņēmējdarbības atbalsta pasākuma Latgales plānošanas reģionā. Un projekts ir Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenti 2014. līdz 2021. gada perioda programmas vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atbalstītais projekts. Un kopā mēs strādājam konkurētspējīgai Eiropai. Liels paldies jums, skolotājs, par jūsu milzīgo aktivitāti. Liels paldies, ka aizpildot anketu par reģistrāciju, mēs redzējām, ka ļoti daudzas no jums ir piedalījušās aprobācijā. Daudzas ir aizpildījušas aprobācijas atskaiti. Daudzas no jums jau ir īstenojušas arī mūsu interešu izglītības programmas Es uzņēmējs pirmās 20 nodarbības gan pirmajā šī mācību gada pusgadā, gan otrajā šī mācību pusgadā. Un ar prieku paziņojam, ka sadarbībā ar Junior Achievement Latvija esam parūpējušies un izstrādājuši vēl papildus 10 nodarbības katram interešu izglītības programmas uzņēmējs vecuma posmam. Līdz ar to katram vecuma posmam būs 30 nodarbības, kas ir arī iekļautas gan programmās, gan rokas grāmatā nodarbību vadītājiem. Pirmajā vēstulē, kad aicinājām pieteikties mācībām, izziņojām, ka jums būs ekskluzīvā iespēja tieši tām skolotājām, kas piedalās apmācībā, iegūt šo linku uz rokas grāmatu, kura jau ir papildināta ar šīm jaunizstrādātajām 10 nodarbībām. Šo linku es ievietošu čata sadaļā. No organizatoriskajiem jautājumiem vēl aicināšu jūs čata sadaļā reģistrēties šīs dienas apmācībām, ierakstot vārdu uzvārdu, novadu un izglītības iestādi, kurā pārstāvat, lai mēs redzētu un mums būtu oficiāli dati, cik skolotāji ir izgājuši šīs apmācības. Liels paldies pirmajiem aktīvākajiem rakstītājiem. Nu, un ilgāk neaizņemšu jūsu laiku, bet ar lielāko prieku došu vārdu Martai Bušai, kas ir gan programmu, gan rokas grāmatas autore. Un Marta jau zinās vislabāk izstāstīt par jauninājumiem, kas ir pieejami jums un kurus jūs izmantosiet strādājot ar saviem skolēniem, bērniem, jauniešiem, studentiem un attīstīsiet viņos jaunas šķautnes uzņēmējdarbību prasmēs. Lai mums veiksmīga šīs dienas apmācības laiks. Marta? Jā, paldies, Ruta. Labdien visiem mūsu šodienas klausītājiem. Jā, ir darbiņš paveikts un esam papildinājuši saturu. Tā kā es skatoties pēc jūsu pieteikuma anketām, tad esmu pamanīju, ka mūsu šodien klausītāju lokā ir ne tikai skolotāji, kuri jau ir pazīstami ar Es uzņēmējs programmu, bet arī tādi skolotāji, kas iespējams, cerams, pēc šīm apmācībām būs gan iedvesmoti, lai īstenotos arī savās izglītības iestādēs šajā vai nākamajā mācību gadā jau. Tad šajās 40 nepilnajās jau minūtēs protams, stāstīšu par jauno saturu, bet sākumā arī
nedaudz ieskicēšu tātad par visu šo kopējo programmu un varbūt mūsu to vīziju un redzējumu, kā mēs veidojot šo saturu iztēlojāmies, kā tam vajadzētu noritēt jūsu izglītības iestādēs. Kā jau Ruta teica, tad mums šobrīd ir paredzēts tātad kopā 4 nodarbības. Šī ir pirmā nodarbība pirmsskolas vecuma posmam, un, protams, ka jūs visi esat laipni aicināti arī piedalīties citu vecumu posmu nodarbībās. It īpaši es teiktu, ka tas, ja laiks atļauj, tad arī ieplānot tieši šo saistīto programmu, kas ir pirmsskola un 1.–4. klase, vai jūsu kolēģiem arī nodot par rītdienu 5., 9. un 10. 12. klašu saturu. Tāpat kā pagājušā un vēl pirms tam iepriekš, kad aicinātu klausīties šo abu saturu, jo visticamākais, ka būs arī kādas noderīgas idejas, ko iekļaut no vienas programmas otrā programmā. Bet nu tad ķersimies klāt pirmsskolas izglītības posmā. Es uzņēmējs ir iekļauts tātad 4 tēmas un noslēdzošā kopsavilkuma nodarbība. Atcīgākie pamanīs, ka ir jauna tēma, 4. tēma, ko dara uzņēmējs ar visai zīmīgu nodarbību nosaukumu. Es uzņēmējs ir šis jaunais papildinājums, kā arī šajā programmā būtiski papildinājumi tēmā par resursiem. Tātad šis jaunais saturs, tas nav atsevišķi atdalāms, bet tāpat kā visas programmas saturs ir savstarpēji saistīts un iekļauts iekšā jau esošajā plānā. Tātad šī vispārīgā informācija, ko es sākumā solīju arī nedaudz ieskicēt, tātad kopš šī brīža interešu izglītības programmas Es uzņēmējs ir paredzētas 30 nodarbības. Pirmsskolas izglītības posmam vienas nodarbības ilgums programmā paredzētais ir 30 minūtes. Protams, ir norādīts nodarbību skaits katram tematam, katrai tēmai, katram tematam, katram apgūstamajam sasniedzamam rezultātam. Taču es ļoti ieteiktu jums tik ļoti neieciklēties varbūt uz šo norādīto nodarbību daudzumu, jo jūs noteikti jau esat paši par to pārliecinājušies, ka gan grupas no gada uz gadu, gan arī bērni grupās mēdz būt ārkārtīgi atšķirīgi. Un ja jūs jūtat, ka šai konkrētajai grupai, piemēram, nesanāk izraut cauri šo 30 nodarbību saturu šajā 30 minūšu nodarbībās, tad varbūt apsverieties, vai varbūt ir iespējams nākamajā mācību gadā organizēt vēl vienreiz šo interešu izglītības programmu. Jo interešu izglītībā vispār ir šī fantastiskā iespēja, ka mums nav jāiekļaujas tādos formālās izglītības rāmjos, kaut kas jāpaspēj līdz eksāmenam sagatavoties. Tā kā es ļoti ceru, ka arī jūs, tad, kad strādāsiet ar šīm programmām, vairāk koncentrēsieties uz to, kā mums izdodas sasniegt šo sasniedzamos rezultātus, kas ir programmā minēti, netik daudz varbūt pieturēties pie šī laika rāmja. Jā, kā teicu, tad mācību saturs visā šajā programmā pirmsskolas vecuma posmam, viņš ir savstarpēji saistīts. Protams, ir pieļaujams, ka jūs varat izmantot atsevišķus varbūt tēmas vai tematus, vai, piemēram, šajā mācību gadā, tīpaši pirmskolas izglītībā, jūs varat izmēģināt ar bērniem kādas atsevišķas nodarbības, un tad nākamajā gadā jau īstenot pilnīgi šo programmu. Taču, ja jūs esat nolēmuši īstenot šo programmu, tomēr nevajadzētu
kādas tēmas vai tematus izlaist. Jo to pēctecību mēs centāmies ievērot tajā saturā, lai veidotos šī izpratne, attieksmju, ieradumu attīstība, tas, ko paredz arī šī programma. Tas, ko es iepriekš minēju par to, ka, ja jūs jūtat, ka grupai ir nepieciešams vairāk laika, un kā to savienot ar to, ka tas saturs tomēr ir savstarpēji saistīts, tad tāds ieteikums būtu, ka var ņemt no katra temata sākuma nodarbības un nākamajā mācību gadā, piemēram, īstenot šīs noslēdzošās nodarbības. Bet tās jau tādas detaļas, kuras jūs noteikti ļoti paši labi spēsiet organizēt, kad iepazīsieties arī ar visu rokas grāmatu. Par telpu iekārtojumu pārsvarā, jo, protams, tās ir tādas kā rotaļu nodarbības un nav tāds konstants darbs pie galdiem, kā jau tas ir pirmsskolā, taču ir arī jaunajā saturā aktivitātes, kur ir šī darbošanās solos pie galdiem, rakstot, zīmējot, tā kā vajadzētu par to arī padomāt. Un tas īpašais, kas ir šajā programmai, tad katras programmas noslēgumā, mācību gada noslēgumā, ieteicams arī izsniegt skolēniem šos atzinības rakstus, kas ir pievienot arī rokas grāmatā, tā kopīgi nosvinot paveikto, uzzināto, atklāto, lai jauniešiem arī bērniem ir gandarījums par to, ka viņi ir centušies un darījuši. Par ieteicamām darba metodēm. Tā mūsu vīzija bija tajā, ka šīs nodarbības ļoti daudz balstās tādā savstarpējā sarunā ar bērniem, un tīpaši tas ir noteikti arī pirmsskolas izglītībā, varbūt tā jau pašsaprotamāk, varbūt nekā formālā izglītībā. Ļoti daudz ir saturā iekļauti tādi piemēri, ar kuriem arī nodarbības vadītājs var dalīties no savas dzīves. Protams, bērni jau nezinās, vai tie ir īsti vai nedaudz izdomāti, bet šādu personīgi nozīmīgu situāciju, piemēru, izmantošana, manuprāt, ir būtiski šajās programmās. Pamanīsiet rokas grāmatā arī saturā, kad ir pievienot tādi kā piemēri, ko var nodarbības vadītājs izmantot, lai veidotu šo sarunu. Tā, par visiem resursiem, kas ir nepieciešami programmas īstenošanai. Visi rokas grāmatā iekļautie mācību līdzekļi ir digitāli. Tas nozīmē, ka vai nu tās ir izprintējums un pēc tam tālāk kopējams, piemēram, darba lapas, vai tie ir digitāli resursi, kurus mēs demonstrējam uz ekrāna. Tas nozīmē, ka drukāt šo rokas grāmatu, kas ir gan apjomīga, īsti pat nav nepieciešams, jo tāpat mācību procesā, nodarbību procesu laikā jums būs nepieciešams izmantot šo digitālo versiju, lai atvērtu saites, linkus un tam līdzīgi. Visi resursi, kas ir katrai nodarbībai nepieciešami, ir norādīti katras nodarbības sākumā ar divām ikonām. Viena ikona apzīmē tātad, kur ir rokas grāmatā iekļautie, un savukārt tie, kas ir šie papildu nepieciešamie mācību līdzekļi, tie būs rakstām piederumi, kad rokdarbu piederumi, tie arī būs norādīti ar atšķirīgu ikonu. Par rokas grāmatas saturu un lietošanu. Rokas grāmatā tātad ir iekļautas visas tēmas, temati, nodarbības. Katrai tēmai ir noteikti ieteicamie, sasniedzamie rezultāti, kas, protams, kā jau pasaka pats vārds ieteicam priekšā, tie ir rekomendējoši, kas vairāk norāda uz to, ko mēs vēlējāmies ar šo tēmu sasniegt bērna finanšu pratības izglītībā. Tālāk seko katras nodarbības tāda kā titulapa, kurā ir norādīti gan izmantotie
resursi šīs nodarbības satura izstrādē, gan mans pieminētie mācību līdzekļi, gan arī nodarbības norise īsumā. Un tālāk jau seko katras nodarbības vai nodarbību kopuma izklāsts ļoti, ļoti detalizēti. Es domāju, kāpēc es to atzīmēju, tāpēc, ka tas ir kā piemērs, kā šo nodarbību varētu īstenot. Tas nenozīmē, ka jums ir burts burtā jāturās pie šī apraksta. Tālāk ir norādīti materiāli demonstrēšanai. Tas nozīmē tie materiāli, kurus mēs vai nu rādām uz ekrāna vai atsevišķos gadījumos, kā mēs šeit redzam materiāls kartīšu izgatavošanai. Tātad tas ir paredzēts izdrukāt un sagatavot kartītes un darba lapas. Nu, lūk, jaunais saturs. Jaunais saturs, pirmo un otro tēmu šajās apmācībās vairāk atkārtot neskatīsim. Sāksim ar trešo tēmu, ar resursiem, kur līdz ar to, ka nāca arī klāt šis jaunais saturs, varbūt pavisam nedaudz arī pamainījās visa šī kopīgā tēmas un satura virzība. Un jau mans pieminētāji nostādzošās nodarbības tēmā, ko dara uzņēmējs, nodarbības es uzņēmējs. Trešā tēma resursi bija arī iepriekšējā saturā. Un galvenais šīs tēmas, tādos ir 3 soļos, man būtu jāizstāsta, kā šo tēmu virzam pie bērniem. Pirmām kārtām tātad veidojam, vispār pastāstam un iepazīstinam ar tādu jēdzienu terminu kā resursi. Veidojam to izpratni, ka visam, ka mēs kaut ko daram, visam ir nepieciešami resursi. Un tālāk mēs iepazīstinām, cik dažādi resursi un kā mēs viņus varam kategorizēt. Un trešais, šis lielais solis ir šo resursu atbildīga izmantošana. Un te mēs runāsim ne tikai par naudas resursu atbildīgu izmantošanu, ko mēs skatīsim kontekstā ar budžetu, bet arī par dabas resursiem, ko mēs skatīsim kontekstā ar vidēji draudzīgu dzīvesveidu. 18. nodarbība, kas man nepieciešams lai. Šī ir nodarbība no iepriekšējā satura, kur šajā jaunajā saturā šī kalpos kā tāda ievadnodarbība. Viens variants ir, kur bērni gatavo šos augļu salātus, uzzina, ka augļu salātiem ir nepieciešami resursi, augļi kā izēvielas, instrumenti nāzes karotē un trauki. Otrs variants ir spēlējam šo resursu tirgu, ko, kā es redzēju arī no atskaitēm skolotāju iepriekšējā mācību gada, ļoti daudz skolotājs arī šo izvēlējās nevis kā vienu vai otru variantu, bet abus divus izmantoja. Un tātad bērni izvēlas resursus no resursu tirgus, no resursu veikaliem. Šie resursi ir šie trafareti, resursi ir krāsaini zīmuļi, flomasteri. Varam arī papildināt šo ar tēmu par barteri, ka mēs mainamies ar resursiem. Varam papildināt ar tēmu un nostiprināt zināšanas iepriekšējās tēmas par naudu, kur mēs maksājam par resursiem ar spēļu monētiņām arī, kas ir pievienotas šajā rokas grāmatā kā izdrukājums materiāls. Bet galvenais, lai kuru aktivitāti jūs izvēlētos, tātad šī izpratne, ka visam, ko mēs darām, ir nepieciešams kaut kādas lietas, kaut kādi instrumenti, izēja materiāli, un tie visi ir resursi. Nākamajā nodarbībā, un šis ir tas viens no jaunumiem, kategorizējam šos resursus. Rādam, demonstrējam kartītes, stāstot, piestiprinām pie tāfeles vai pie sienas, lai veidot šo vizuālo sasaisti, dabas resursi, kapitāls un cilvēka resursi. Un, protams, ka tā mēģinam pavisam vienkārši arī izmantojot šos savus piemērus vai piemērus no
tā, ko bērni ir līdz šim, piemēram, šajā mācību gadā, citās nodarbībās, citās aktivitātēs darījuši, runājot par dabas resursiem, ka tas ir tas, kas nāk no dabas, iespējams, ka viņi būs veikuši varbūt kādus radošos darbus jau ar dabas resursiem, par kapitālu kā instrumentiem, nerunāsim tik traki par rūpnīcām, iekārtām un tā tālāk, bet viss šīs šķēres vai citi instrumenti, ko arī tāfele, projektors, ko izmanto, lai rādītu šo prezentāciju, ka šis ir tātad šis resurss kapitāls. Un noteikti nevajag arī izlaist to, ka mēs kā cilvēki arī esam resursi, un to sauc par cilvēku resursiem. Pēc šī ievada stāstījuma ar šīm kartītēm materiālā ir pievienots šāds te interaktīvs materiāls, ražošanas resursi, lai, cerams, bērniem tādā saistošākā veidā vairāk pastāstītu arī par, lai viņi veidotu asociāciju, kā šie resursi iedalās. Par dabas resursiem var pārunāt un pārunāt arī, ko no katra no šī resursa mēs iegūstam. Mēs varam viegli par šo materiālu pārvietoties, un par cilvēku resursiem savukārt svarīgākais, ko, manuprāt, būtu nodot, ir par to, ka mēs ar savām zināšanām un prasmēm veidojam šo cilvēku resursu, teiksim tā, kvalitāti, un jau veidot tādu sasaisti arī ar profesijām, kas noteikti varētu būt interesanti arī šajā vecuma posmā. Tādēļ šeit pievienoju, kas jāzina un jāprot dažādu profesiju pārstāvjiem. Tātad šie cilvēka resursi dažādās profesijās. Tie ir video, Valsts izglītības un attīstības aģentūras veidoti video, kur nozaru profesionāļi stāsta par to, kāda zināšanas un prasmes ir viņu profesijās nepieciešams. Tā kā šis ir viens tāds materiāls interaktīvs, ko var izmantot, lai papildinātu šo saturu. Tālāk, viens no variantiem ir turpināt šo tēmas apguvi brīvā dabā, ja tas, protams, ir iespējams, un pievērst uzmanību šiem dabas resursiem jau dabā ar šo praktisko sasaisti un lūgt bērniem nosaukt šos piemērus, atrodoties ārā, kuru viņi vislabāk arī varēs viņus redzēt. Un arī šos dabas resursus var izmantot pēc tam plakātu izveidei, lai nostiprinātu šīs zināšanas par šo resursu iedalījumu, kategorizēšanu, kā piemēram katrs bērns izvēlas kādu vienu no dabas resursiem, akmentiņus, zāles stiebriņus, čiekuriņus, lapiņus un tā tālāk, ko pēc tam izmanto šī plakāta izveidē. Un šo plakātu pēc tam, protams, var piestiprināt arī izglītības iestādēm un tādējādi informēt arī pārējos izglītības iestādes izglītojamajos. Papildus ir šāds video pievienots, viņš gan ir angļu valodā, bet es domāju, ka mūsdienu bērni jau tik daudz skatās multiplikācijas filmas angļu valodā, ka tā varbūt nebūs liela problēma. Manuprāt, ļoti vienkārši un bērniem interesanti paskaidrots, cik dažādi ir dabas resursi. Nākamā nodarbība, kā būt draudzīgam videi. Sākam ar to, kas tad vispār, ko nozīmē draudzēties, veidojam asociācijas ar to. Iespējams, ka jums arī ir nodarbības telpā vai kādās citās tēmās bijuši kādi labas uzvedības noteikuma kodeks vai kādas ir labas attiecības grupā, kā veidoties, ka mums ir jābūt laipniem, jāizturās labi, pieklājīgiem. Un tad šo arī virzīt kontekstā ar to, kā mēs izturamies pret dabu, pret vidi.
Un šeit ir izveidots tāds interaktīvs materiāls, spēle, primāri pirmsskolas, bet noteikti arī sākums skolas skolēniem, Zemes diena, kas ir kā misija. Pirmskolas posmā noteikti šo vajadzētu demonstrēt uz lielā ekrāna un tad kopīgi ar bērniem arī doties šajā misijā. Šajā misijā tātad 4 apakšmisijas, kas ir pārstrādes misija, enerģijas misija un labdarības misija un ūdens misija, kas ir tādi, pamata pilāri, uz kuriem, es domāju, bērniem arī vajadzētu balstīt šo savu draudzīgo attieksmi pret vidi. Svarīgākais par atkritumu šķirošanas misiju, ko jums kā nodarbību vadītājiem vēlētos pateikt, ir tas, ka šie atkritumu konteineri, šīs krāsas mēdz atšķirties arī dažādās pašvaldībās, tādēļ aiziesim uz sākumu. Tādēļ vispirms vajadzētu bērniem pastāstīt, ka šajā spēlē mēs izmantosim šo atkritumu iedalījumu. Vēlāk pēc tam nodarbības saturā mums jau būs arī šī sasaiste ar to realitāti, kā ir tieši jūsu pašvaldībā. Bet tātad šeit vienkārši šķirojam atkritumus, spiežam plastmasas pudeli, kā mums šķiet, kurā no atkritumu konteineriem, krāsiņām mums būtu jāšķiro šis atkritums un spiežam send podziņu. Un tādējādi ejam uz priekšu pa visām misijām. Enerģijas misijā savukārt ir jautājumi par to, vai, piemēram, vajag atstāt ieslēgtu gaismu, ja mēs dodamies ārā no telpas, par elektroierīču lādēšanu. Labdarības misijā pievēršamies tam, ka šīs lietas, kuras mums vairāk nav vajadzīgas, bet ir gana labas lietošanai citiem, mēs varam ziedot labdarībai. Un ūdens misijā ir jautājumi par atbildīgu ūdens patēriņu, par to, ka, piemēram, tīrot zobus, mēs varam aizgriezt krānu, vai kamēr mēs ziepējam rokas, mēs aizliežam ūdens krānu, jo mums tajā brīdī nav nepieciešams ūdens un tam līdzīgi. Tā kā šo es ceru, ka jūs jau drīz varēsiet paši izmēģināt. Un, manuprāt, izdevās tiešām tāds interesants spēle bērniem par vidē draudzīgu dzīvesveidu. Un tad, kad šis ir paveikts, tad, kā nākamā tāda papildus aktivitāte, ir tas, ka jūs lūdzat bērniem atnest no mājām dažādus atkritumu veidus, katram pa vienam no šķiroto atkritumu veidiem, piemēram, kad papīra atgriezums, ko bērni kādu radošo darbiņu veikuši, kādas petpudeles vai skārdu buņģus, kuras vai nenodod vecāki, vai nav arī nododami šajos taromātos piena pakas, sulas pakas. Pirms tam izstāstam, protams, ka šiem iepakojumiem ir jābūt izskalotiem un tīriem no pārtikas atliekām, tāpat kā tas ir, kad mēs arī viņus šķirojam un izmetam atkritumu konteinerī. Un tad, lai mums nebūtu pārpratumi ar to, kāpēc spēlē, piemēram, bija jāmet stikla pudeles bija jāmet zilajā atkritumu konteinerī, bet man pie mājas, piemēram, nestāv zils atkritumu konteineris, tad, lai no šī izvairītos, tad šī aktivitāte dodamies ar bērniem uz tuvāko jums. Varbūt, ka tas jau jums ir izglītības iestādes teritorijā, uz šo vietu, kur jūs varat nodot šos šķirotos atkritumus,
un lai paši bērni izmēģina un sajūt to prieku, jo es domāju, ka pēc šīs Zemesdienas spēles viņi varētu sajust tādu patiesu, tādu lepnumu, ka viņi ir šķirojuši šos atkritumus. Un tad vēl tāda papildus aktivitāte organizēt kādu iniciatīvu jūsu izglītības iestādē, un šajā organizēšanā iesaistīta arī bērni. Pirmkārt, iesaistot bērnu šajā izvēlē, kādu iniciatīvu mēs īstenosim, piemēram, organizējot balsošanu, un otrkārt, iesaistot arī bērnu šīs iniciatīvas gan realizēšanās, sagādājot gan reklāmu, lai pārējie uzzina par šo iespēju, gan arī iespējams sagādājot kādus nepieciešamos resursus. Piemēram, ja mums ir kāda labdarības akcija, tad iespējams kādu kasti, kuru mēs izgleznojam, kur šīs ziedotās lietas ievietot un tam līdzīgi. Papildus šajā rokas grāmatā pievienoju resursus, ar kuriem jūs varat dalīties arī ar vecākiem, lai šo tēmu varētu vairāk arī par šo tēmu varētu vairāk uzzināt bērni arī mājās, gan arī iespējams iekļaut šajās vai citās nodarbībās. Un viens no šiem resursiem ir pavisam jaunums, ir čivinātāja dienas grāmata, kas ir pasaku ieraksti par vides aizsardzības principiem, par vidē draudzīgu dzīvesveidu bērniem viegli saprotamā veidā un valodā. Un otrais resurs, kurš, manuprāt, varētu būt vērtīgs un interesanti arī vērot un skatīties pirmsskolas vecuma bērniem, ir Mazo ģēniju akadēmijas televīzijas raidījuma sērija par atkritumu pārstrādi. Nākamais jaunums ir tēmā, ko dara uzņēmējs. Un tas ir nodarbību kopums ar visai zīmīgu nosaukumu, tāpat kā mūsu programmas nosaukums Es uzņēmējs. Ko šajā tēmā darām? Ja mums būtu tas jāietērpj 3 soļos, tad pirmais solis ir tas, ka mēs vispār pieminam bērniem šo terminu uzņēmējs, saprotam, vai viņi ir tā dzirdējuši, vai viņi zina, ko tas apmēram nozīmē un ko apmēram dara uzņēmējs. Tad iepazīstinam ar ideju radīšanas procesu pavisam vienkāršā un viņiem saprotamā veidā, un kā arī trenējamies prezentēt. Jo nav noslēpums, kad arī 1. klasē bērniem jau ir gana daudz jāprezentē savi paveiktie darbi, tādēļ pirmskolas vecuma posmā pēdējie gadi noteikti ir īstais brīdis, lai sāktu jau šo prasmi attīstīt. Un ko esam ieplānojuši šajā tēmā? Kā jau teicu, sākumā noteikti noskaidrojam, vai bērni vispār ir dzirdējuši tādus vārdus kā uzņēmējs, biznesmenis, un iespējams, ka viņiem jau ir kāds priekšstats, ko šis vārds nozīmē, un attiecīgi arī, ko šis cilvēks uzņēmējs ikdienā dara. Nākamais veids, kā mēs varam turpināt šo ievadu, ir par to, ka mēs varam demonstrēt dažādu profesiju pārstāvju attēlus. Šie profesiju pārstāvju attēli ir pieejami rokas grāmatā materiālos gan pirmsskolas, gan arī 1. līdz 4. klases posma materiālos. Un tad, mēģinam izdomāt, veidu, kā katrs šīs profesijas pārstāvis varētu būt uzņēmējs. Piemēram, florists varētu būt īpašnieks ziedu salonam un tādā veidā būt uzņēmējs, zobārsts zobārstniecības kabinetam, pavārs kafejnīcai, konditors kūkotelai un tam līdzīgi. Un ar šo mēs bērnos iedēstītu to sēkliņu, ka
uzņēmējs nav īsti profesija un ka jebkuras profesijas pārstāvis var būt uzņēmējs. Un kā tad mēs iepazīstinām bērnus ar ideju radīšanas procesu? To mēs darām ar kartīšu palīdzību un ar praktiskā darbu, ko skolēni veiks. Skolēni iejutīsies uzņēmēju lomā, viņi varēs kļūt par uzņēmējiem, kuri ir izgudrojuši kādu jaunu rotaļlietu. Viņiem būs jāizgudro rotaļlieta, kādu viņi ļoti vēlētos, bet iespējams, ka nav līdz šim vēl redzējuši. Šie posmi, ideju radīšanas izpēta, ideja, prototips, testēšana, uzlabošana, šie ir tādi paši soļi, kā veic arī īsti uzņēmēji, ģenerējot savas biznesa idejas, radot un attīstot savas biznesa idejas. Un es domāju, ka būtu labi, ja mēs nenobītos lietot arī šos terminus šajā vecuma posmā, jo, ja mēs skatāmies uz jebkuru radošo darbu, ko veic bērni, gan izglītības iestādēs, gan arī mājās, tad ļoti bieži mēs varam novērot, ka patiesībā viņi ļoti dabiski iet cauri šiem dizaina risinājumu radīšanas soļiem, tikai, protams, netika apzināti, bet, lai vairotu šo apzinātību par to, kā mēs radām kaut ko jaunu, tad, balstoties uz šiem soļiem, uz šo struktūru, atdalot katru šo posmu, ko bērns veiks, lai radītu šo jauno ideju par rotaļlietu. Iespējams, ka mums izdosies arī veidot šo pamata izpratni par ideju radīšanu, kas viņiem noderēs arī vēlāk. Šajā rotaļlietas kontekstā tātad varam palūgt bērniem paskatīties apkārt telpā, atrast kādu rotaļlietu, kuru viņi gribētu nedaudz citādāku. Bērniem fantāzija strādā. Es ceru, ka viņiem šīs idejas tiešām radīsies par šo savu sapņu rotaļlietu. Viņai, protams, ka nav jābūt tādai pa īstam realizējumam, atļaujiet viņiem sapņot par jebkādām tehnoloģijām, ko tik viņi var iztēloties, kā var šo mašīnu, mīksto mantiņu vai koka kučus vai Lego vēl padarīt īpašus. Un nākamais, tātad, jā, šo pirmo mēs pārunājām, nākamais tātad ir šis prototipēšanas posms, un es ceru, ka jūs arī ka izdosies arī šos jaunos vārdiņus bērniem vismaz uz šo nodarbības laiku varbūt iekļaut šajā leksikā, jo tas būs noteikti papildinājums viņu vārdu krājumam, vecākiem būs ko brīnīties. Prototipēšana tātad zīmējam, skicējam pavisam vienkārši, lūdzam bērniem uzzīmēt šo savu izsapņoto rotaļlietu un atgādinam arī, ka, lai viņš mēģina uzzīmēt un piezīmēt klāt šajā zīmējumā to viņa īpašo, vai tā rotaļlieta lido, vai viņa kustās, lai tas tiek attēlots šajā zīmējumā, un izdomājam arī nosaukumu. Nākamais ir tātad testēšana un uzlabošana, kas mūsu nodarbībās būs tas, ka bērni grupiņās pastāstīs par savu izsapņoto rotaļlietu. Un pārējiem grupas dalībniekiem savukārt pieklājīgi ir jāuzklausa savas grupas biedrs. Pirms tam noteikti ieteicams ir pārunāt par šo pieklājīgo komunikāciju un ka mēs nedrīkstam aizskart, kaut arī mums tā rotaļlieta neliekas tik forša, varbūt kā mūsu radītā. Un tad savukārt ir šī testēšana, šī testēšanas posms, tātad iekļauj šo sarunu grupiņās, vai jūs to varat īstenot arī visu grupā kopā. Un
Un iespējams, ka bērniem varbūt radīsies kāds papildinājums viņu idejai. Un šī uzlabošanas posma kartīte būtu tas, ka bērni tātad vai nu papildina zīmējumus, savus prototipus, vai arī aicināt bērniem no plastilīna izveidot šo savu rotaļlietu, kā viņš viņu ir iztēlojies. Nu, un tad noslēdzošais posms ir šī prezentācija, kad bērni nāk ar šo savu zīmējumu, prototipu un stāsta grupas priekšā par šo savu sapņu rotaļlietu. Un jums savukārt nodarbību vadītājiem būtu labi pierakstīt šos bērnu stāstījumus, lai pēc tam varētu izveidot tādu grupas izgudrojumu grāmatu. Tā kā paldies jums par uzmanību. Ceru, ka jaunais saturs šķita interesants un izmēģināšanas vērts. Un, ja ir kādi jautājumi, protams, priecāšos atbildēt. Jā, tiešām nekautrējieties, ir iespēja uzdot jautājumus, precizēt varbūt kaut kādus jauninājumus, bet, manuprāt, ļoti interesanti, ka bērni var darboties interaktīvi un izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Tas jau mūsu mazajiem patīk. Es tikko ieliku vēlreiz Terzētavā čata sadaļā linku uz rokas grāmatas lejuplādi, ja nu kāds pieslēdzās mazliet vēlāk un nepamanīja pirmo linku. Un, jā, vai jautājumi būs Martai? Acīm redzot, izskatās, ka nav. Tad sakām lielu paldies Martai. Paldies! Jā, un skolotājs, kas vēlas arī